bija 35. nākošais par grozījumu izdarīšanu Ikšķilas novada domas 22.12.2009. lēmumā numur 28 protokola 7.12 par zemes vienības iekļaušanu līdzvērtīgā zemes. Kas par šādu domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret atturās 37. par nekustāmā īpašuma sastāvu izmaiņām īpašuma nosaukumu piešķiršanu. Nē, jums par šis ir par Dombrovs. Šis bija par Daugavas prospektu iebrauktu, tas ir saistībā ar šo te detaļu plānumu. Jā, tā. Vēlāk, pareizi. Man nav tā teksta priekšā, viens no tiem vīdās. Tu izstāstīji par 37. Tu par 36. Daugavas prospektu piebrauktu. Tas ir par detālu plānojumu, kurā tiek... Tas ir no tuneļa uz superneto, no valsts ceļiem, ja, pa šo te zemes. Tas maz 340, tas nav vajadzīgs A6 šāpats. Par to, ko nobalst. Tas bija tas, šeit ir par Dombrovskas māju, kur tiek noteikts vienots šis īpašuma nosaukums. Lūgums balsot par 37. Kas par šādu domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret atturās 38. par īpašumu nosaukumu maiņu. Skatīts jautājums komitejā. Tiek īpašumu nosaukums sakārtoti. Jautājumi. Kas par šādu sagatavot domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret atturās. Es drīkst pēdot 3/4. Vienkārši nepaspēju parādāt, vai tur ir plānot arī tās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, tur ir plānots tikai internetā ielikt un visas pasākumus. Ir plānota sanāksme. Nav rakstīts vienkārši. Jā, tas būs tas punkts par to paziņojumu publicēšanu. Tas paziņojums ir apmēram sagatavots pēc visiem noteikumiem ir 18. aprīlī 18.30 plānots. Tad cilvēkiem pareizi jāsaprot, ka tiek apspriest decembra redakcija. Pareizi saprot. Tagad tiks apspriests vides pārskats. Es saprotu, vides pārskats ir attiecināts, viņš ir rakstīts pār kaut kādu dokumentu, kas ir kaut kādā veidā. Tā kā šis vides pārskats tika izstrādāts jau kādus 2 mēnešus pēc tās decembra redakcijas, tad jau ņemt vērā tie, precizējumi, jo arī sabiedriskā apspriešana ieteikts. 39. Papildu darba kārtība. Ko mēs ietvērām. Par zemes ierīcības projektu nekustāmā īpašuma un valsts arī viens apstiprināšanu, atdrešanu īpašumu nosaukumu piešķiršanu, nekustāmā īpašuma lietošanas Šeit zemes īpašuma un valsts prevencijā 2008. gadā tika izstrādāts zemesniecības projekts. Viņš tika realizēts, un tagad ir mainījusies īpašnieks, nedaudz savādāk šo plānojumu. Tā pamatdoma, ka šajā teritorijā ir palikušas šajā valsts zemes īpašumā 4 ielas un esošas valsts arī 2 mājas un vēl zemes gabals vidū, kurš arī tiek sadalīts divās daļās. Tad šajā zemesniecības projektā tā viela tiek izpalīdz atsevišķi zemesniecībā un izveidot 2 jaunas zemesvienības un jaunas zemesvienības vēl zem esošās atbūves. Kāpēc tur tik daudz no zemesvienību kopā sanāk? Tur daudz ielas. Tur obligāti bija jābūt un vēl jāliek. Jā, jo tādas adreses jau 2 un 4 un 8 un 6 jau ir. Var jau nomainīt to 8, bet palīdz mums nāk tālāk. Tā iela jau nav tik gara, lai tur jā, bet tas esošiem īpašniekiem sarežģījums. Jā, tas nav. Tā ir darba plānošana. Jā. Šis ir tiešām plānos stūris. Tā jau tas, ko es arī runāju, attīstības projekta, arī no pašvaldībām jāpaldīt, perspektīvā teritoriju plānošanas varētu iet, traucēt tādā veidā, tiem īpašniekam, tad viņi var laikos, kā gribuši. Šajā teritorijā jau ir sadalīts 2000. gados viss un tā tikai tādi. Fināls. Jā, tagad 2000 gadu. Sākumā, viņš var sākt. Tā ir vēl sākums. Es domāju, ka vēl ārā. Tas noteikti bija pagātā gada. Kolēģi, vēl jautājumi. Jautājums, kas saprot, nav kas par šādu sagatavot domas lēmumu projektu. Deputāti, kas par šādu domas lēmumu projektu?
pret, atturās 40 par nekustamā īpašuma Ozola iela 1 izšķilīšanas novacens vienību apvienošanu. Lūdzu, Jāni. Šajā zemes īpašumā Ozola iela 1 sastāv no 2 zemes vienībām, un uz tās ir jāmbūvē, tiek būvēta, kura ir attīstīsies uz abām zemes vienībām. Tāpēc ir vienkārši nepieciešams apvienot tās zemes vienības, lai būtu Jā, tas mazais trīsstūrīs, viņš speciāli tādu domu tika piepilds klāt, lai varētu uzbūvēt to māju. Traģiska celtne un traģiska vieta. Bet ekskluzīva. Vēl jautājums. Ekskluzīva traģiska. Jautājumi nav tas par šādu sagatavot ar to bērnu projektu apstiprināšanu. Un balstu. Norāk to kalnu un tas... Pret, atturās. Kad man ir pret vai atturās? Saprot, tur viss ir samaitāts, lai tiek iet uz priekšu, jā, nekā nav. Paka par vai pret? Atturās. Atturās. Tā. Paldies, darbie kolēģi, darba kārtība mums ir izsmelta. Gribu informēt sekojošo, ka nākošā komitejas sēde, kolēģi, nākošā komitejas sēde 20. aprīlī, kultūras izglītības sporta jautājumu komiteja 9 no rīta, Tautssaimniecības finanšu komiteja 11 no rīta, sociālo lietu komitejas sēde ir noteikti 18. pulkstens, cikos 17. Ja? Un domas sēde 27. aprīlī. Paldies par ražotu darbu, veiksmīgi darbu.